un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds. Podcasts Beats un vārds sadarbībā ar Monster Energy. 5. sezona ir klāt. Klau, kā tev tas patīk? Starp citu, 5. sezona un zīmīgi ir tas, ka Hiphops LV šogad aprit arī 5 gadi. Mums tajā sakarā šis tas ir padomāt, bet par to ne šoreiz. Es citreiz pastāstīšu par to. Kā parasti parunāsimies par Latvijas hiphopu nepiespiestā gaisotnē. Es ceru, ka šeit ir nepiespiesta gaisotne, to mēs tūlīt noskaidrosim. Šogad, Hiphops LV, kā teicu, iesildās 5 gadu jubilejai ar jauniem dzērieniem, jauniem beatiem, kā arī ar jauniem sarunu biedriem. Šīs sezonas pirmajā epizodē pie mums ciemos ir, no tā gala sāksim, tur ir Silraks, mākslinieks, kuram patīk labi pasēdēt. Viens no Radio Latviešu gada hits titula ieguvējiem ar dziesmu Pasēdēt, kā arī šīs sezonas atbildīgais par video, starp citu. Jā, viņš mums montēs šo sezonu. Es ceru, ka viņš pēc pirmās epizodes nepateiks, ejiet jūs visi nākuj. Nē, viss būs čauti, ka viss būs izdarīts super, absolūti. Tas ir viens mūsu viesis. Otrs, kā jūs redzat, arī šeit sēž, un tas ir liepainieks ar lieliem plāniem Linlī, kurš gada sākumā ar albumu Zem spiediena iekļuva Hiphops LV gada top 5. Tāds, laikam, saucās. Top 10. Top 10? Yeah. Pirmā sērija jau viss apis. Humble. Stay humble. Jā, tātad Silraks un Linlī ir pie mums, un Džeki, labi, sāksim ar kaut kādu pavisam vienkāršu jautājumu. Kā jūs atbraucāt šodien? Vispār, ar ko jūs atbraucāt un kā jūs atbraucāt? Es atbraucu ar gada hits busiņu šodien. EHR pat vēl uzsauc mazgāšanu, tā kā es vispār te jau ierados vēl ātrāk nekā vispārējie. Jau gaidīju, kad sāks man tur bērst to busiņu. Bet ierados, viss super. Beidzot esam nonākuši līdz tam brīdim, ka mēs te sēžam un varam pabazarēt. Linlī, kā tu te nokļūsi? Es īstenībā redzēju, es redzēju, kā tu piebrauc. Mēs tieši ārā stāvējām. Tāda fleks es neatnācu kā Silraks šoreiz, bet es arī pablatošu, es ar savu jauno BMW atbraucu. BMW nopārdevu veco, atbraucu ar jauno. Mēs jau iečakojam ar BMW. Es varu pateikt, tiešām tā bija, viņš nemelo. BMW. Ar temu BMW. Klausies, Silrak, jūs tur mašīnu dalat uz cik cilvēkiem to busiņu, ko jūs dabūjāt gada hitā? Pa lielam mēs dalam uz 2, jo sudrabam nav tiesības. Tā kā mēs ar Denis, mēs tur, parasti viņš ir pie Denis, un Denis viņam parasti uzraksta, jau var šodien, var rīt, moškā, varbūt var šonedēļ beigās kaut kā, un tā mēs kaut kā visu laiku bīdamies, sarakstamies, un visi izrunājam, viss kārtībā. Pirmā reize dzird, ka bez tiesībām nevar braukt. Mēs esam atpakaļ vispār, starp citu, mums jauni draugi, kur Monsters, Džeki, jūs droši cienājaties, dzēriet ārā visu, cik vien jums lien. Es uzreiz varu pateikt, enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana, protams, ir kaitīga, bet tas uz savu atbildību, visu vajag mēreni. Tā kā, tikmēr mēs varam varbūt pieskarties tādai ļoti nopietnai tēmai, ka par cik mums ir 5 gadi Hiphops LV. 5. sezona visa pieciniekiem grozās, un tad varam parunāt par latviešu hiphopa attīstību pēdējos 5 gados. Varbūt uzreiz jūs varat pateikt paši, kas jums liekas pēdējos 5 gados ir tāds riktīgi kruts noticis gan Latvijas hiphopā, gan arī jūsu radošajā lauciņā. Man liekas, ka pirms 5 gadiem vēl neviens īsti nezināja, kas ir klīnikas ieraksti. Un tas ir pēdējo 5 gadu laikā attīstījies un baigo vilnu uztaisījuši. 371 bija mega pēdējo 5 gadi, manuprāt. Jā. Man tie 5 gadi, es jau arī pats, man liekas, esmu 5 gadus šita ņemos, tāpēc es esmu redzējis, man liekas, kā tur kā uzzied kaut kādu, pieņemsim, New Wave, tur zied laiki, tad atkal tas nomirst, sākās kaut kas jauns, tad ir banda, tad ir atkal jāparādās. Visu laiku ir kustība, es redzu, ka tikai kustība, visu laiku hiphopā viss iet uz augšu. Ik pa laikam kāds pazūd, kaut kas jauns parādās, tā kā tu teici, New Wave, tieši tas bija tad laiks. Man liekas, ka viņi tā kā
pazuda drusciņi, tad atzim kā banda. Un atkal pazuda kaut kur to 5 gadu laikā. Un tad vēl, protams, arī liela māksla albums, kas priekš manis bija ļoti, ļoti labs albums. Viņu, man liekas, nezinu, kādas 100 reizes noklausījies. Tas arī ir tāds viens liels stūrakmens, man liekas. Starp citu, runājot par Ansis labi ietver šos pēdējos 5 gadus, jo pirms 5 gadiem viņš izdeva lielu mākslu. Viņš dabūja gada balvu, viņš ir labāko vispār albumu. Gada albums, un tagad šogad viņš izlaida 222, kas ir arī noslēdz to 5 gadu ciklu. Viņš tā labi ietver. Viņš sākumā bija 5 gadu ciklam un tagad beigās. Tas ir viens, runājot par, jūs teicāt, banda, New Wave, tur tie darboņi jau, viņi jau nekur nepazūd, viņi jau visu laiku projekti. Varoņi tie paši, viņi tikai pārdzimst jaunos tēlos visu laiku. Varoņi tie paši, aktieri tie paši, filma cita. Rolands Čē, pieņemsim, vispār tagad country mūzikas singlu vispār izlaid šodien. Mediju Blau, 3. singls viņam laikam izlaid. Jā, tā kā daudz, kas ir mainījies, manuprāt. Es parasti kaut kā, man liekas, vienā brīdī, kaut kādā brīdī bija tā, ka saradās, es nezinu, tā var teikt, jaunā paudze vai vesels bars ar jauniem reperiem. Es to brīdi piefiksēju, bet pēdējā brīdī es nezinu, vai man neliekās, ka tie bari tā pēkšņi parādās, vai viņi kaut kā pamazām parādās. Jūs, teiksim, piefiksējat tagad, ka, labi, atsevišķi varbūt ir kaut kādi jaunie artisti, varbūt uz kuriem jūs skaties, šitas ir cerīgs, ar nākotni varbūt. Ir taču tādi artisti, varbūt, ko jūs varat pateikt par kaut kādiem. Jūs sevi saucat par jaunajiem. Jūs esat Linlī, pagaid, tu esi cik gadus jau apmēram jau spēlē? Jau 6. gads. Abiem plus mīnus 5, jā? Jā. 5, 6. Mēs tā līdzīgi apmēram arī sākam ar Silraku, man liekas. Jūs sevi skaitat par jauniem vai jau tādiem vidējiem? Jau padzīvojuši. Padzīvojuši bišķi repājām, vairs jauniem mēs īsti nesam. Bet no jūsu skatu punkta, kā jūs ir kaut kādi jaunie, es nezinu, vai es vienkārši vairs nespēju izsekot līdzi vai kā, bet... Bija tā, ka pašā sākumā es sekoju pilnīgi visiem, kas laid mūziku ārā. Man liekas, katru latviešu dziesmu, kas iznāca, es viņu noklausījos. Tas bija pašā sākumā, un tagad jau kaut kā, nezinu, vai tā interesi pazudus, ka vairs tik ļoti neinteresē tas jaunais stuffs, kas nāk, bet tāpatās kaut ko jaunu, svaigu un kas ir tāds labs, nevar nepamanīt. Kaut kā viņš nonāk pie mums, kaut kādā caur storijiem, caur kāds iesaka. Kaut kas jauns, cik pa laikam parādās, ko gribās arī padot citiem tālāk. Jā, ir kaut kāda, ko es pamanu, bet kas man pašam muzikāli aizrauja īsti nē, jo, pieņemsim, tagad jaunie nāk, viņi nāk ar tādu jauno, tādu jūtīgo, tādu hyperpopīgo, tādu bļaustās tur un tā tālāk. Tas nav īsti priekš manis, es sapratu, tas tāds repčiks, bet šādi tad man kaut kas iekrīt acīs. Bet, man arī bija tā pati problēma, ka sākumā likās, ka ritīgi griež aus tas viss tāds jīt vilnis, kaut kā es to jauno to opiumu muzonu vispār nejūtu. Es nevarēju paklausīties, likās tik daudz skaņas visās dažādas, bet īstenībā pagāja laiks, un tāds pats uz tādu viņu lēnām sēžos virsū. Tā kā visu laiku kaut kas mainās. Tās skaņas, kas kādreiz pašam nepatīk, tā liekas ir tik krūts un gribās pašam paprovēt. Ir kaut kādi underrated artisti, kurus varat nosaukt tādus, kuri varbūt pelnījuši? Kaut ko izcelt? Ir daudz ritīgi jauni, man liekas, ko es varētu nosaukt. Tagad Capars ir tāds, ko es arī tagad esmu uz vienu bītu uzlecis. Viņu gribās izcelt, jo viņš, man liekas, baigi veiksmīgi un tā ļoti labi taisa to stilu, kādā viņš to dara. Viņš arī pats producē visu. Viņš producē visu, miksē, un viņš zina, ko viņš dara. Tas ir krūts čuvaks. Es īsti, ja godīgi, es nevaru pateikt, jo es nezinu, es īsti neklausos viņus. Es zinu, ka viņi ir un viņi dara savu sūdu un respektu viņiem, bet es vienkārši neklausos viņus, godīgi sakot. Man tāds muzons ir pārāk. Es vēl nesen uzgāju jauns reperis Ziets, saucās, arī ir tik krūta mūzika. Man liekas, viņš kādu gadu taisa mūziku, bet, ja es pastos, kā es taisīju mūziku pēc gada, nevar salīdzināt, kā viņi to dara. Es nezinu, vai viņi bija trenējušies, slēpušies, nekur neko nelaiduši, un tad pēkšņi iznāk tādu, labu skanējumu. Nezinu, varbūt laika mainās, varbūt tagad to ir daudz vieglāk uzreiz izdarīt, bet, man liekas, mums tas pirmais skanējums nebija tik svaigs kā viņiem.
Tagad ir daudz no kā mācīties un daudz informācijas pieejams, bet tur ir daudz vairāk iespēju. Bet arī tas, ka, protams, arī daudz vairāk cilvēku tagad to dara. Ir daudz grūtāk sevi parādīt, sevi varbūt pierādīt, sevi parādīt uz tā bara fona, visa, kas dara to visu. Bet no jauniem ir kāds, ko jūs zinat, kas taisa klasiskajā stilā, boom-baps, tur klasisko hip-hopu, lirisko hip-hopu, jā, jo teiksim, man liekas, no jauniem, jauniem, Viesuli nenosauks vairs par jauniem, bet es varbūt esmu paudzi, varbūt drusku augstāk, vecāks, tā teikt, bet viņš ir tāds labākais piemērs, kas, teiksim, taisa vairāk vai mazāk klasisku hip-hopu. Jā. Tā no jaunajiem ļoti vispār neesmu redzējis, kad ir kaut kas tāds klasiskais hip-hops, boom-baps, nav nekas īsti tāds dzirdēts. Es esmu kaut ko drusciņi redzējis no 401, no apvienības. Viņiem ir vairāk cilvēki, kas, man liekas, pieturās bišķi pie tā klasiskā hip-hopa. Es gan nemācīšu laikam pateikt nevienu vārdu, precīzi atvainojos, bet viņiem sanāk pieturēties pie tā vecā klasiskā. Jo viņiem arī grupējumā kā nekā ir Marčs, un viņš ir tāds ritīgais latviešu, cik latviešu boom-bap čoks. Marčs, bet viņš latviski vispār mauc, viņš man liekas angliski mauc. Viņš ir arī dzirdēts kaut kur latviski, ja nemaldos, viņiem bija albums. Kebab box. Tas tāds piedurīgs treks, bet man liekas, viņiem bija albums 401, un ja nemaldos, tur Marčs arī kaut kur parādījās. Es negribu samelot, bet jā. Meitenes arī ir evolūcija. Viņas jau arī pieturās, man liekas, pie tāda klasiskā hip-hop. Runājot par jums personīgi, es neprasīšu, kā jūs sākāt tur repot. Varbūt mēs līdz tam nonāksim kaut kā dabīgi, bet man te ir informācija, ka jums abiem ir kaut kāda saistība, pieredze ar, vispār sen ar mūziku, vispār kā tādu, ne ar hip-hopu, bet ar kaut kādām kora lietām, ja es nemaldos, jā. Mūzikas skolas, ne? Es kādreiz esmu pabeidzis gan mūzikas skolu, gan dziedājis zēna ansamblī, gan jauktajā ansamblī, gan korī man nepatīk dziedāt, gan vokālās studijas, tur visādi soliņi, viss kaut kas tāds, tā kā mūzika nekad nav bijusi sveša lieta, tāds fun fact. Es, man liekas, pirmo dziesmu sarakstīju, ka man bija, sarakstīju, jā. Es izdomāju savu pirmo dziesmu, ka man bija 6 gadi, jā. Jo man bija tāds siņķiks, Yamahas, un viņam varēja tur presets, kaut kādu tur uzlikt, un tas skan fonā, un es tur dziedāju, ko mēs šodien darīsim, un rādīju rītīgi mammai un tētim, kā es māku dziedāt, un viss notiek. Tā kā mūzika jau no seniem laikiem ļoti tuvu ir, tā kā. Kā tev, Līnija? Man tik aktīvi nav bijusi, man liekas. Tā kā bija skolas gads, atceros, no 1. līdz 5. klasē es diezgan aktīvi korī dziedāju. Man pašam nepatika, man liekas, bija arī kaut kāds klases ansambls, kurā es parādījos reizēm. Bet kad tu runāji par tādu galīgu bērnību, es atceros, man bija tāda noža grāmata, kur es nemācēju ne nots, neko, bet es tur rakstīju kaut kādus vārdus angliski, un tur brālim prasīju, jau šitais skan kopā, tur kaut kāds bija tur Monday, Sunday, tur kaut kādu galīgi kopā lika. Tas tāds ģimenes joks ir, bet vairāk par to 1. līdz 5. klasi es neko neesmu darījis. Lai gan man visu laiku pušojas skolotājs un teica, ka tev tāda forša balss, tev jādzied pirmā rindā, ko arī visu laiku, bet kaut kā likās, ka nav priekš manis. Man savukārt iedeva iespēju kaut kad, kad es biju mazs, man prasīja, māma, tu gribi iet mākslas skolā vai mūzikas skolā? Es teicu, protams, ka mākslas skolā. Nezinu, kāpēc, bet es pēc 3 gadiem aizgāju projām, būtu labāk mūzikas skolā gājis, bet hei! Tas man neliedz šobrīd jau 5. gadu būt par pasniedzēju producēšanas ritma institūtā un mācīt mūzikas teoriju arī. Tā kā viss kārtībā. Starp citu runājot, es esmu pamanījis arī, tie, kas, labi, par to mēs parunāsim, bet tie, kas ienāk, teiksim, jauni reperi, viņiem ar ritmiku ir daudz labāk un vispār var pateikt jau, ka viņiem ir bijis kaut kāda saistība ar to pašu mūzikas skolu. Vienalga, kur ir iesaistīts ritms, mūzikas skolu dziedāšana, tā ritma izjūta ir jau var teikt asinīs iekšā. Tā kā to var just, jā. Bet jūs taču,
tu, teiksim, to pirmo dziesmu, kad dziedāji, tas jau nebija. Tu vēl hip-hopu neklausījies un nedomāji, es tagad taisīšu repa dziesmas. Nē, vispār nē, hip-hops, nē, hip-hops. Protams, man patīk, es atceros agrā vecumā, man patīk hip-hops, es reāli diskos lādēju visādas dziesmas, man patīk Lil Wayne Lollipops ļoti, jo tur nereālākie basi, es nezinu, kāpēc man bija kaut kāds fetišs uz basiem nereālākiem, un Lollipop, Lil Wayne, tur bija tāds bass, vienkārši man tāds bija vienkārši. Riti kaifa bass, riti labs. Jā, man patīk dziesmi vienkārši, kuros bija dafigā bass, es nezinu, kāpēc. Vienkārši laikam mājās bija labi tumbiņi, labs subwooferīts, kur varēja pagrabināt bišķiņu, bet tā, ka reps, es esmu gājis visādām fāzēm cauri, man patīk tur traps, tur EDM, tur ar visādiem tur dropiem un tā tālāk arī kaut kas arī pavisam kaut kāds parasts, kaut kāda pop mūzika, bet tā, ka es ar repu nodarbošos, nē, tas man parādījās tikai, ka es sāku iet vidusskolā, ka man likās jau es kaini varētu kaut ko ierīmēt, un es atvēru ķipa garāžbēnu telefonā. Tāds jau, labi, es ierakstīju, paklausījos un nafīgi noliku telefonu nost un kādu gadu nerepoju vispār vairāk. Tā kā, un tad es atradu kaut kāds dombiedrs, un tad jau mēs kopā sākām kaut ko ņemties un darīt rep ziņā. Tā. Tu tikko teici par to basu. Es iedomājos, ka daudz jau mūsdienās klausās uz telefona vienkārši mūziku. Iedomājies, ir cilvēki, kas vispār nezina, ka ir bass. Jā. Bet tagad producenti viņi speciāli to basu kaut kā distorto, lai viņš arī uz telefona ķipi izklausītos tā kā bass. Saturācija liek, distortion. Jā. Kā tev, Linlī, vispār, zini kā, es parasti cenšos neprasīt, zini tādus, kā tu tur sāki repot, jo... Bet jums, man liekas, par cik jums vispār ļoti maz intervijās esat bijuši, tādās, tad es, man liekas, varu atļauties arī uzprasīt tādus jautājumus, jo ir artisti, kuri, man liekas, jau 5 intervijās jau stāstījuši to, es nezinu, jūs esat stāstījuši vai nē, labi. Nē, es vispār nekad neko tādu stāstījis pats personīgi. Tā kā, ja mēs nonācām līdz šim punktam, sākām no mūzikas skolas, tad davai ejam tālāk, lai visi zina, taču kaut kā jāinformē visus cilvēkus, vai ne? Jā. Kā tev tur, Linlī, vispār sagāja? Kā sāku vispār? Tur skrūbī, man liekas. Mums bija Liepājā, ka bija tāds Lila Karliks, kurš bija diezgan, es pat teiktu, nezinu, veiksmīgi vai neveiksmīgi, viņam bija labi aizgājis muzons. Sensis bija? Kā Karliks 82, viņš vēl joprojām, man liekas, aktīvs ar visādām reklāmām un tur prikolēm. Bet jā, Karlikam bija pirts telpā, viņam bija neliela stūdži arī kaut. Un viņš man bija manējā mazā brāļa čoms. Un tad bija vienkārši viena vasara, kas bija skola pabeidz, domāju, vai kaut kas inčīgs jāpamēģina padarīt. Un arī es biju sarakstījis kāds 8 dziesmas pilnīgi vesels. Es pirmo reizi aizgāju pie viņa, ierakstīju vienu dziesmu, es dzirdēju savu balsi, man likās tik pretīgi tā, ka es vairāk nenākšu nekad. Pagāja kāda nedēļa, es pamēģināšu vēlreiz un ierakstīju kaut kā un uzreiz izlaidu. Ierakstīju, samiksēju un pat taisno izlaidu ārā. Man tā kā nekad nav bijis tas, ka es kaut ko varu gribu marinēt. Man ir gatavs, liekam, YouTube, lai viss dzird. Bet tu, man liekas, kaut ko pa angliski tur mauc sākumā, ne? Nebija tā? Man pirmās dziesmas man bija latviski. Man ir vēl tā viena angļu dziesma, ar to bišķiņu tā kā angļu hook, ar to mazo. I don't care! Yeah, I don't care. Tas gabals vēl ir pieejams. Man tā kā, es viņu neizpildu vairs nekur. Laivās nekad man negribas viņu izpildīt, bet izdzēst arī es viņu negribu no nekurienes, jo viņam, skatījumi ir sakrājušies, bišķiņi cilvēkiem patīk, tā kā man būtu bišķi žēl viņu izdzēst. Bet kaut kādas dažas dziesmas es esmu izdzēst ārā tā, kur nevar vairs par atrast. Jā, bet nē, man ir daudz prasījuši, kā es strādāju uz kuģi, tāpēc man tur ir pilns ar angļiem, viņi vienmēr grib to manu muzonu dzirdēt, ja viņi kaut kur redzējuši, ka es esmu repers, un viņi man prasa, taisīs, vai uztais kādu angļu dziesmu tā, lai mēs saprotu, bet nē, angliski, man liekas, nav jēga sākt. Jāturpina latviski. Tā ir mūsu valoda. Kā nekā. Latvijā angliski īsti arī, man liekas, nav klausītāji vairāk novērtē. Tomēr, latviski, ka ierapo vai iedzied, tā tomēr latviešu mūzika, kā teica, tā ir mūsu valoda. Tu teici par to balsi. Tas ir interesanti. Tas tā visiem ir, ka visiem savu balsi sākumā besīja. Man liekas, ka ir. Es daudz reizes dzirdēju, ka man vēl brīdināja, tu pirmo reizi dzirdēsi savu balsi, tev nepatiks. Bet tas normāli neuztraucies. Es domāju, nē, būs ok.
dzirdēju, domāju, fuck, šis te bija. Varbūt nevajadzēja teikt, cipa jaunas bailes atvēra vaļā. Es atceros, starp citu, man arī tā bija pirmā reize, kad bija normālā studijā, tas bija vispār jau sen pirms kaut kādiem 20 gadiem. Es biju normālā studijā, kaut cik, un es arī biju samīzies pirmkārt. Un man arī tāda balss nepatika, un tad es tajā reizē vienkārši sāku bļaut riktīgi mikrofonu. Man likās, tagad normāli skan vismaz. Un tā man kaut kā aizgāja, panesās. Bet jā, ar laiku jau pierod pie balss. Man vispār šobrīd liekas, man balss... Cik bija stulbi, tik arī ir. bet pierada. Pa laikam jau kaut ko pamaina arī, man liekas, katrs bišķiņ to skanējumu pamaina. Jā, vispār. Tos balss tembrs. Es visu laiku, man liekas, katru gadu kaut kādu jaunu balsi atrodu, kurā es tur varu iemaut. Kaut kādu vienu no pēdējām es atklāju, ka es tur varu tādas balstiņas, nevis vienkārši čiliņā vai kaut ko dziedāt, bet arī, ka es varu bišķi pabļaustīties. Tas arī diezgan ok izklausās. Balss sev ir instruments. Tu iemācies ar viņu apieties, dziedāt, runāt, skaņas izdvest visādas un tembrus un ko tik nevar. Es vispār sapratu, ka balsī mums ir kompresors, arī iebūvētais, ekvalizeris, DSeris. Autotunes. Jā, autotunes vēl tā. Kādam ir, kādam nav. Jo pieņemsim DSeris, tas pats S-burtus, DSeris. Tie, kas nezin, tas ir plugins, kas noņem S-burtus, ja pārāk viņi traki spiežās ausīs. Pieņemsim, zobus saspiežot, zini, ir stiprs tas es. Bišķiņ palaižot vaļīgāk, viņš jau ir maigāks. Vēl palaižot vaļīgāk. Vispār nav tā kā, tas ir tāds, interesants rīks, ar kuru var iemācīties apieties, un tad var taisīt visādus trikus. Bet... Jā, gribēju teikt, vecam sunim jaunas triks neiemācīs, bet tas, laikam, attiecas šobrīd tikai uz mani. Tā tad, starp citu, skatītājiem arī, ja kāds nezin, tad šie abi mūziķi ir no Kurzem, jā. Viens ir no Liepājas, otrs no Skrundas. Es gribēju, pa Liepāju man jau tā kā vairāk vai mazāk skaidrs, bet tu vari arī pastāstīt. Es sākumā varbūt uzprasīšu par Skrundu tieši, jo man Skrunda asociējas ar to, ka man bija kādi, es nezinu, cik 8, 9 varbūt gadi. Es atceros, pa teļu skatījos, kā Skrundas lokātoru jauc nost. Es gan tajā laikā nesapratu, kas ko kāpēc viņus pār jauc, bet pēc tam sapratu. Viņš vienkārši traucēja skatam kaut ko tur jāliek. Jā. Nevarēja redzēt to mežu, to smuko ainavu. Tur viena liela tāda māja. Jā. Bet lokatori, ja tu man prasa, es nemaz nebiju piedzimis, kad lokators jau bija jau nojaukts, kad es piedzimu. Tā kā es nemaz nezināju. Tu nemaz nezināji, bet tagad tu zini, jo es tev pastāstīju. Jā, wow, jā. Dēm, lokators ir nojaukts, jā. Klausies, Skrundu es gribēju varbūt, kā tu vispār bieži tur atgriezies, un es saprotu, kur tu dzīvo tagad? Es dzīvoju Rīgā, jā, bet man Skrundā dzīvo tēvs un brālis, tāpēc... Jā, sanāk tur atgriezties. Es tur biju aizpagājušajā nedēļā, bija brāli mūsu dzimšanas diena. Jā, es tur atgriežos, jā, viss tur kārtībā paskatos. Tur, Ir kaut kā, ir vietēji reperi tur, vai kaut kādi mūziķi vai mākslinieki vispār? Ir kaut kas notiek? Reperi, man liekas, ka nav neviens Skrundā, bet ir kaut kāda ir grupiņa kaut kāda tur jaunā uzradusies, bet tā ir kaut kāda, man liekas, kaut kāda alternatīva rock grupa, kur tur pēc kaut kāda 10 gadu pārtraukuma ir atgriezušies kopā. Bet tur ir no Skrundas nāk arī tāds Ainārs Bumbieris, kurš ir tā kā ļoti, ļoti iecienīts vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Tā kā, bet tā kaut kādi mūziķi vēl vairāk, nezinu, laikam īsti nē, bet mūzikas skola ir Skrundā, tā kā mūziku mācamies. Cilvēks ir vienīgais Skrundas reperi. Jā. Tā sanāk. Jā, vismaz, ja kāds šo skatās un ir no Skrundas un arī repo, tad ierakst komentāru. Noteikti. Jā, un lai aizbrauktu uz Liepāju, obligāti jāizbrauc cauri Skrundai. Tā gribot, negribot. Jā.
Kā tur Liepājā? Tu vispār dzīvo, kur tagad Rīgā? Rīgā jau kāds 2 gadus. Jā. Jo es, ja man tā uzreiz sitiena Liepāja, tad man pirmais nāk Pekmens, protams, prātā. Tu viņu pazīsti? Jā, mēs Peki esam zināmi. Un īstenībā ir diezgan daudz, jo tur ir arī grupējums 3PK, kur ir vairāk reperi vecie. Tur Siskela, Artis, Čuks. Daudz īstenībā. Ir arī jaunie daži reperi. Veko, kas ar Saudžēju drusciņu kopā tagad uzstājās un muzicē. Lamberts, jā. Pareizi Lamberts. Šādauts Lambertam par to, ka mūs pirms 3 gadiem man uzņēma ciemos Summer Sound laikā. LM Busy, pasties kādu plicīt novācā. Tieši to viņš atcerēs. Jā, tu kaut ko esi pārtraucis. Jā, ir. Liepājā ir daudz reperi īstenībā. Jamijs arī ir no Liepājas. Pareizi, Jams vēl bija. Jā. Tagad mēs ar Jamiju esam Liepājnieki, kas dzīvo Rīgā. Tā mēs sev saucam, bet ja mums prasa, no kurienes tu esi kā reperis, tad mēs sakam Liepājā. Kā tev liekas, ir mentalitāte vispār jūtams tās dziesmās, ka viens nāk no viena Latvijas gala, otrs nāk no otra, un tad ir Rīgas reperi, ja? Man liekas, konkrēti bija līdz tam laikam, ka mēs ar Jamiju sākām repot, jo bija tāds ritīgais hūd. 3PK nāca tāda hūd, Pekīs tāda hūd. Tad mēs atnācām kaut savu bullshit, tā kā izjaucām pilnīgi to visu to standartā Liepājnieku repu, man liekas. Nezinu pat, cik Pekīs ir priecīgs par to visu, bet to es nezinu. Nē, gan jau, ka visiem vietas pietiek un... Nē, protams, gāja laiks, jo beigās jau sadraudzējās normāli. Sākumā varbūt tur likās, kas tie tādi, bet beigās jau pčils. Tas, man liekas, vispār cilvēkam raksturīgi. Zini, kā kaut kas jauns, ir īpaši vecumā, tādā jaunākā, kas tu tagad? Viņš ir savādāks nekā es. Šķība acis, kad... Viņš ir savādāks nekā es, viņš staigā savādāk. Tā iedodam viņam galvā. Šitā sastāv pa visiem. Ko viņš te atļaujās? Tā ir, tas pēc tās Liepājas arī izklausās. Uzsās pa drēbēm viņa mugurā. Šitās man varētu labi izstīt. Labs krosens. Bet tā, pa kursiem pieņemsim, es savos kaut kādos repos, kaut kādās lirikās arī parasti mēģinu kaut kā dažreiz iepīt, kaut kāda, nebaidos tur noraut galotnes, jā, tur, es to implementēju visu repā, visādas izteiciens, tādas vārdas, un dažreiz man pienāk klāt, kas tāds ir, ko tas vispār nozīmē, kas tāds ir, kur tur vispār repo, come on, vecīt, atbrauc kursiem, parādīs, kas tas ir, Īstenībā tā arī ir, jo tā, kad es biju ritīgi pieredzis, savā liepājnieku slēngā repot, un, kad es aizgāju pirmo reizi pie Roļika, viņš man sāka labot vārdus. Viņš teica, pamēģini šitā. Tā kā es teicu, nebija pareizi. Un tad viņš man sāka labot. Domāju, what the fuck. Es nezinu, man liekas, ja es riktīgi mācētu kurzemnieku akcentā runāt, es riktīgi maukt, riktīgi uzsvaru likt uz tā un, riktīgi autentiski būt, man liekas. Jā, tas, ko es cenšos darīt. Es tā vienu brīdi repoju, tā man liekas tā izteikti. Man sāk savukārt teikt, ka es tā kā lauķis repoju. Nē, es nezinu, vai vispār Latviju var nosaukt pa laukiem. Mēs tādu vienu lielu pilsētu esam viss. Vienu lielu lauku. es gribēju tā labāk. Man tieši, kas man interesē, es klausījos gan tavu albumu, gan tavu EP, ja tev tas EP skaitās. Jā, 13 minūtes, vai cik viņam bija? Jā. Man vienmēr, protams, uzreiz pirmā doma ir, kas ar beatiem notiek. Cik daudz ir latviešu producentu taisījuši, cik daudz ir kaut kas kaut kur ņemts, jo man liekas, mums jau pietiek šeit daudz produkcijas vietas, bet es esmu pamanījis, ka man īstenībā kaut kādos momentos arī vieglāk ir un labāk paņemt kaut ko, kas ir gatavs, nekā man saviem beatiem vispār nepatīk repot. Es nezinu, kāpēc. Tas ir atsevišķs stāsts vēl, bet jūsu gadījumā, jā, varbūt varam parunāt par beatiem, pastāstiet par beatiem, kas ko kā. Tā, man pieņemsim, man ir tā kā vispār tas pirmais, kad es sāku darboties, tas pusotrs gads, man bija tāds ražīgs, es tur vienkārši izlaidu 2 albumus, un tā pirmajā albumā man bija diezgan daudz, man producenti bija, tā ko mēs sākām strādāt kopā, šautauts Krišam.
Tur bija viņa beati, bet es tāpat tās visu laiku kaut ko meklēju YouTube, kaut ko skatījos, kaut kāds beats otrajā projektā. Arī tas pats ir kaut kā, bija gan Radio Junior beats, gan, man liekas, kaut kāds Krišs beats. Bet tagad pēdējā, kas iznāca, Juan Carlos, tur nebija neviens latviešu producentu beats, viss bija no YouTube, jo zini, kā man ir tā, ka man ir jāatrod tas beats tam beatam vienkārši. Man viņš jādzird, man vajag tā, lai viņš man 100% patīk. Tā kā, ja man parādīs kaut kādu beatu, ok, viņš būs latviešu, bet man viņš tā kā, nepatiks līdz galam, es viņu vienkārši neņemšu, jo tik daudz mūzikas šajā pasaulē es varu, man liekas, izvēlēties, un kas skan labāk un kas priekš manis, kas man vairāk uzrunā. Tāpēc tā, bet, protams, es sadarbojos. Protams, Krišs ļoti, ļoti labs beats. Viņš man šādi parāda tāds bangers. Jā, tas ir Krišs un Radio Juniors ir pa lielam tādi latviešu beatmakeri, ar kuriem es esmu pa lielam visvairāk sadarbojies. Man liekas, pat ar nevienu citu īsti nē. Es ar citu pirmo reizi, kur es tevi redzēju, vispār, kā mūziķi, kā reperi, tas bija ar Viesulu dziesmā. Jā. Un Krišs, man liekas, tur arī taisīs beat. Jā, tas bija Krišs beats, jā. Man īstenībā bija jautājums par to, kā jūs ar Viesulu toreiz izdomājāt to dziesmu taisīt. Jūs bijāt pazīstami vai jūs tīri tikai uz dziesmu sagājāt kā featuring artisti? Nē, mēs nebijām pazīstami. Pirmkārt, vispār tas stāsts tāds. Es tikko zaudēju Amanito 371 battlos un man bija tāds, davai, Krišs, ko tu šovakar dari? Neko, sēžu mājās, labi ir mauc pie viņa. Viņš parāda, beats, mērcīti, beats ir mērcīti. Sāk kaut ko rakstīt, kaut kas uzrakstās, un tēma reāli, šis varbūt ir reāli smagākais, ko es jebkad esmu uztaisījis. Man tāds, Viesuls tagad sāk jau tāds popini jau būt, viņš izlaids, man liekas, jau to savējo to pirmo to albumu. Neko, vienkārši uzsit, zinu viņam Instagramā, jau kā tev cepīja, davai atbrauc rīt uz Rīgu, ok. Viņš atbrauc nākamajā dienā uz Rīgu, ierakstīja savu pantu, pa lielam dziesmu bija gatava un viss super sagāja. Tad jau uzreiz domāju, ir jātaisa arī Viģiks obligāti, jo, blīcīti nopietni savākusies, tā teikt. Es skatos, jūs tur pacentāties, atnesāt pat galdu uz to trasi. Jā, tur vienkārši mēs tur galds, tur sveči, tur ir tumbas, atved no skrundas. Es tieši skatījos, es vēl viņu tieši vakar noskatījos vēlreiz to klipu, un es skatījos, un es domāju, jūs tajā golfā atvedāt to galdu. Mums tur City bija buss kaut kur fonā, kaut kur stāvēja visu laiku, bet mēs tur, mums bija tur plānošana, mēs visu dienu vienkārši neēdām, mēs īstenībā to trasu paņēmām uz kaut kādu pusotru stundu, bet tas bija gaužām pa maz, bet mums patrāpījās baigi labais, kurš mums to trasu tā kā izlienēja. Viņš mums ļāva ilgāk tur uzturēties, mēs beigās tur bijām kaut kādas 6 stundas, man liekas, lai visu uzfilmētu, bet gala rezultāts ļoti apmierinošs, arī pats editoja to videoklipu, tā kā. Klips krūts. Vienkārši it kā bet krūti izskatās ar visu to beatu un dziesmu kopā. Un starp citu, es nesen pirms kaut kāda gada es pamanīju, ka ir kreisajam krastam dziesmu katru dienu un arī Viķernieku trasē filmēts. Es tagad pat neatceros. Jāpaskatās. Bet reāli es tāds pasaules to dziesmu sauc katru dienu, viņi arī Viķernieku trasē filmēt kaut kādā. Skripts, tas ir kaut kāds skripts. Es tagad sapratu, kas tā pa dziesmu bija. Jā. Gadās. Skripts, jā. Un Linlī varbūt vēl par tiem beatiem. Jā, jūs klausies, man riktīgi cepīja tie beati, kas tev, laba gauma tev ir, starp citu, man jāatzīst. Paldies. Tāpēc es uzreiz dziesmām pirmais, ko dzirdu, tas ir beats, repošana citreiz pat ir otrajā plānā. Man bija tāda vīzija vispār, pirms es biju kaut ko sācis meklēt beats, man jau bija apmēram doma, kā es gribu, lai izstāst. Tad es sāku skatīties kaut ko cauri, protams, YouTube es meklēju un uzgāju vienu krūtu beatmakeri, No Mercy, arī ārzemnieks. Un man no 13 dziesmām 11 dziesmas ir uz viņu beat tieši. Jo viņam tas viens vilns, tāpēc man likās tas tā vislabāk piestāvēs albumam, ja būs no viena cilvēka. Un tad vēl 2 beati bija viens no Cashtag un viens bija no L Grounds. Un var just, ka viņi nedaudz arī lec ārā. Pat ja es to pārēju nedaudz no viena albuma puses uz otru biju uztaisījis, tā kā nedaudz, bet tāpatās, man liekas, nedaudz tie 2 lec ārā. Bet jā,
Pārsvarā es esmu tikai uz ārzemnieku YouTube sameklētiem brītiem repojis. Lec ārā tādā ziņā, ka skanējuma ziņā vai tīri pēc stilistikas? Man liekas, jā, pēc tā storija, kāds viņš gāja un pēc stilistikas, tam No Mercyam, viņi visi tā no dziesmas uz dziesmu tā plūda. Un tad bija viens random beats pa vidu. Man liekas, viņš uzreiz izcēlās nedaudz. Bija kāds atsevišķs. Bet sapludinājām, cik varējām, un man liekas, beigu rezultāts bija diezgan labs. Es varētu piekrist tam, ka es saprotu, ka daudz ņem no YouTube šobrīd beats. Kā ņem no YouTube, es paskaidrošu, ja skatītājiem, varbūt, es nezinu, YouTube ir beati, kurus var nopirkt. Tā ir beati, kurus tāpatās mēs ejam uz beatstāriem, viņus maksājam par viņiem vai nu MP3, vai nu Vavs, vai nu pat rekautiem, mēs viņus varam dabūt, mēs naudu maksājam. Cits varbūt nemaksā, bet es varu piekrist tam, ka tas ir ērti. Tas ir ērti, mēs varam 100 beatus izlaist, paklausīties tur pusstundas laikā, ja? Un izvēlēties to, kas vislabāk patīk. Savukārt, ja kāds tur sūta, tad mums tur jāgaida, atsūta 10 beatus, tur mēs ejam cauri viņiem. Bet otra lieta, varbūt, kur es saskatu plusu, varbūt latviešu, teiksim, producētajā kādā pašmā, ja, ka tev speciāli kāds uztais beat, jo tos beatstāru beats viņus jau līzo, viņi jau daudz vairāk var nopirkt. Jā. Viņiem, man liekas, tā enerģija iekšā, viņa ir cita drusku. Latviešu beatam atkal latviešu producents kāds uztais, viņam ir, man liekas, cita aura tam beatam citreiz. Cita enerģija un cita aura. Viņš varbūt var nebūt tik, tur, nezinu, krūts, ja, skanēt tur, es nezinu, tur, pats par sevi, ja? Kad tu uzsliedz, riktīgi krūts beats, varbūt viņš nav pēc tā izskata uzreiz krūts, bet viņam ir, tas cits kaut kas iekšā, ka tu uz viņu uzrapo, tad tu saproti, kas tur ir iekšā, ka tā enerģija varbūt izveido kaut kādu simbiozi. Jā. Tie ir man 2 centi, ko es gribēju pateikt. Varbūt jums vēl kaut kas piebilstams ir. Problēma ar tiem YouTube beatiem ir arī tāda, ka tu ierepo uz to beat, un pēc kāda gada tu pasties kādam tur ārzemniekam uzsprāg uz dziesmu to pat bija. Un tad uzreiz tāds fuck. Jā, un plus viņš varbūt vēl solda vēl pēc tam. Jā, un tad tev beigās velk nost un viss autortiesības piekasās, ka tu esi izmantojis viņu beat, lai gan tu jau pirms gada esi izlaidis savējo. Starp citu, man šitāds stāsts, es taču agrāk arī pirms kādiem 10 gadiem līzoju savus beats uz ārzemēm. Man ir beati, kas bija pārdoti tur pa 100 reizēm. Kaut kādi tur top beati. Un beigās vēl ekskluzīvo pārdot kādam. Un man, starp citu, tagad, kad es skatos, mums pirmajā sezonā man vispār pa sezonām, katrā sezonā kaut kur ir kāds beats no tā laika. Yeah. Un mums ir dziesmas, beats un Kaizera beats dziesmas, kuras ir noflagotas. Uz viņām nevar reklāmas aiziet, tāpēc, ka tas ķipa nav mans beats, jo kāds ir nopircis beatu un uztaisījis Content ID. Un mans beats, tas, ko es tagad izmantoju, kāds kādreiz ir nopircis viņu un uztaisījis Content ID un YouTube viņu pilnībā aizsargā. Ir tas Content ID prikols, kad, ja tu to uztaisi, to nevar taisīt īstenībā ne uz vienu no tiem beatiem, jo pārējiem uzreiz atslēdz reklāmas. Iedomājies, tu esi nolīzojis, tu esi nopircis beatu, kurš ir līdzots 100 reizes, tu uztaisi Content ID, to fišku, un viss, un pārējiem visiem vienkārši nobloķē reklāmas automātiski. Tas tāds ir prikols. Jā. Nobeigumā, varbūt pirms mēs virzamies tālāk, ja mēs runājam par mūziku, tad varbūt jūs varat pastāstīt, apgaismot kādu skatītāju, kurš varbūt ir kaut ko palaidis garām un kas mums varbūt ir aktuāls tagad, turpmākajā, tuvākajā nākotnē. Gan koncerti, gan ieraksti kaut kādu projektu. Es 25. gadu noslēdzu ar albumu Zem spiediena. 13 dziesmas eju noklausies Linlī Zem spiediena. Šogad es iesāku ar koncerts, bija pirmais solo koncerts Sinerī. Diezgan forši gāja, man liekas. Diezgan daudz cilvēku bija sanākuši un bija cool. Un kas tālāk? Jā, es pie drusku tādu savādāk skanējumu. Mēģinu piestrādāt. Būs dziesma ar caparu drīzumā. Tā kā jā, tas ir manī palielam viss, kas ir sagaidāms šobrīd. Es atkal savukārt 25. gadu noslēdzu tādu mazo EP. Tur bija 5 dziesmas, sauc Juan Carlos. Noteikti klausties visās straumēšanas platformās. Koncerti man nav bijuši īstenībā kādu labu laiku, tāpēc, ja jums vajag kādu, kurš uzstājās, padzied kaut ko pārāpo, droši uzsītāt man ziņu, kaut ko varam sarunāt. Tu arēnā dziedāji, veču? Labi. Aizmirsās. Es tur arēnā pārāpoju visu. Jā, bija kaut kur pieslīdējis uz pasēdēt Palādījumā, bija pieslīdējis uz pasēdēt arēnā Rīga, Bazar 05 Club 3.
tā uz tīri tā uz vienu dziesmiņu atzīmēties. Ejot garām tādi. Bet šobrīd es gatavoju albumu uz vasaru, vairs neko tālāk neteikšu. Vairs tālāk. Gaidām vasaru. Ja? Jā, gaidām vasaru. Šī vasara būs lieliska. Starp citu, es aizmirsu, gribēju pastāstīt vienu mazu prikolu, pirms mēs ejam uz Pazorišu repu. Ja? Man tāds maziņš arī Pazorišs sanāca. Ja varbūt kāds pamanīja, man jauns brilles šajā sezonā ir. Jo manas vecās mīļākās brilles nedaudz cieta. Es varu parādīt, kur mani vecie mani mīļie Ray-Ban izskatās šobrīd šādi. Kāds pilotens. Jā, galvenais, es viņus nejauši iemetu žāvētājā. Un galvenais, ka stikliņi palika veseli un šitie kāti arī, bet tā priekš kaut kā vairs laikam nesaies vairāk uz acīm, es nezinu. Tev ir žāvēt Ray-Ban. Žāvēt Ray-Ban, tā kā nelieciet savus Ray-Banus, vispār brilles neliekat žāvētājā, jā. Ar to arī beidzam un ejam tālāk uz repa Pazoriša. Kauna Tribes, repa Pazoriša. Esam atpakaļ! Tā, Džeki jau laikam ir kaut ko sagatavojuši. Šitas ir tas, ko es palūdzu parasti iepriekš sagatavot, lai te nav ilgi jādomā, kurš no jums pirmais grib pastāstīt, kā tad ir gājis? Man ik pa laikam kaut kāds fails kaut kur notiek, kaut kur paslīd uz kādu skatos, aizmirst kādu liriku. Vēl tagad pavisam jauns svaigs TikToks rotē apkārt, kur indus tusē pie manas dziesmas. Bet tas cits stāsts. Tāds pirmais ritīgais Pazorišs man sanāca. Vispār tas bija mans pirmais koncerts ieplānotais Liepājā. Tur viena festivāla ietvaros, bija tāds sporta festivāliņš. Viņam bija afterpartijas paredzēts. Un man pasauc, lai es aizēju parepot. Es aizbraucu un miķis neiet. Un nav neviens skaņotājs. Un mēs tur kādu pusstundu ar organizatoru tur čakarējamies un saprotu, ka nebūs. Man vēl tāds piedāvā, vai tu moši vari lipsinkot, mēs tev iedos miķi, tu uzliec savu dziesmu un vienkārši mauc. Es kaut ko nopsihojos, ritīgi uzvilkos un vienkārši aizbraucu mājās. Un ar to arī viss mans pasākums un pirmais koncerts beidzās. Tas arī bija viss. Tas bija pizdiets. Jā, tas reperi, man liekas, prasīt lipsink, tas ir... Tā aizvainojoši bišķiņ likās. Es biju veselu nedēļu, es vēl biju uz kuģi, tad tajā brīdī es biju visu nedēļu domājis, kāds man būs setlists, ko es tur repošu, saliku krutākās dziesmas, kas man līdz tam brīdim bija. Ritīgi visu laiku par to domāju. Aizbraucu un vienkārši mikrofons neiet. Es domāju, kā, man tikai tā var būt. Toči ritīgi nopsihojos un aizbraucu mājās. Tev mikrofonu nevajadzēja? Līktens iedeva teikt. Nebija raideri ierakstījis laikam. Skatu, Džeki uzceļ tumbas, saliek, visu, aizmirsām. Jā, nesagāja. Man tāds mazais stāstiņš. 3-7-1 kaut kāds, es nezinu, kaut kāds atlases setup vai kaut kāds astodaļu fināla, kaut kāds tur afterpartīņš, man liekas, tur tagad tur ir kaut kāds cits restorāniņš, bet tas tur uz Stabu ielas, man liekas, tur tajā krustojumā mums tur bija afterpartīs. Un neko, baigi jautri gāja, kaut ko bišķi paņēma, jau sāk palikt jau jautrāk, tur runā, tur šur, tur. Kā reperim jaunam un nebija naudas. Un neko ieraudzīju, free real estate, kokčiks stāv pilns uz letītes, tāds gards baigi izskatījās. Tā es aizgāju, paņēmu viņu. Tūlīt jau būs pirmais, jau svaigais malciņš jau tūlīt. Neko, Grijāns, Grijāns saka, ko tas ir manējais? Un jā, tā es izjūtu diezgan lielu kaunu, jo es parasti tā nedaru. Un kaut kā ir salicies, kad es pēc kaut kādiem pāris kaut kādiem mēnešiem viņš bija ielicis storijā, ka viņš meklē darbinieku, un es pieteicos. Un arī tiku. Šobrīd mēs kopā strādājam, un viss notiek. Tas tāds mazais Pazorišs, kas man notika afterītī, tā kā tāda interesanta notikuma sakritība beigās. Bet ir arī bijis kaut kas tieši no skatuves. Mēs vienreiz uzstājāmies Hot klubā, tas tāds Saldū bija vienīgais klubs.
Un mums tur bija jau otrais koncerts, pirmais koncerts bija vienkārši mēmākais pasākums. Tur bija tā, ka no griestiem pilēja kondensāts un bija galds salauzts un vēl kāds izrubījies ārā. Un tas bija vienkārši super pasākums. Un otrajā koncertī arī viss tikpat nopietni, viss notiek, un viens kaut kāds bez krekla uzliec uz stage kaut ko. Es viņu tā kā gribu uzklausīt, bet viņš kaut ko vienkārši, kaut ko bubina. Es viņu tipu tā kā, bišķi pagrūžu malā. Tur neviens, es nezinu, kāpēc nebija neviens tur apsargs pie skatuves, neko. Es viņu bišķi pagrūžu malā. Viņš vēlreiz nāk, un kaut kāds mans čomiņš pēkšņi ieslīd un šito vienkārši sienā, un tur apgāzās kaut kādas gaismas, tur kaut kas mums vēl novilk no honorāra beigās, bet... vēl parādā palika. bet kaut kā tā arī gadījies. Bet nekas tāds baigi apkaunojošs nav vēl noticis līdz šim. Visu negribas jau tā teikt, tu visu priekšā. Bet, reperi ar tiem saviem koncertiem, ir tīpaši pirmajiem, vienmēr visiem, man liekas, ko pastāstīt par tādiem agrīniem koncertiem. Sīka runā, jeb ātrie jautājumi. Esam atpakaļ ēterā. Hello! Tātad, labi, sāksim pamazām ar tiem jautājumiem ātriem, bieži vien ne tik ātriem atbildēm. Kas ir pirmais jautājums? Kas ir jūsu profesijas bez repošanas? Jūrnieks. Videogrāfs, video montētājs, karočā video lietām. Čulakcīši. Cilvēks ar kameru. Jā, cāk. Es cerēju, ka tu tā pateiksi. Zini, kā to raidījumu kaut kā jāmontē. Es cerēju, ka viņš tiešām ir montētājs. Jūrnieks! Tad es tāds sēdētu, tu domātu, bļēt. Brīvajā laikā pa kapkatiņiem. Kāds hobijs, par ko cilvēki varbūt nezina, jums ir izņemot repošanu mūzonu? Sportzāle? Arī sports un šad tad šuju. Jā? Jā, es esmu uzšūs tev tur bīks, es esmu šūjis džemperis, izgatavojis apģērbus, bija studijā šitas, kas man ir mugurā, gan nav manis šūts, bet man draudzene uzšū, man bija līdzīgi vestīte, es viņu biju pats uztaisījis, bet viņi man gribēja iedot update, un viņi man dzimšanas dienā uzdāvināja tā kā otro pilno versiju, man ir iekšā, paskatieties, man ir šķiltavu turētājs, tā kā viss kā pienākās un atbilstošajā tematikā. Patīk dažreiz ar apģērbiem kaut ko paņemties, bet tagad pēdējā laikā nav sanācis. Cool. Es arī starp citu pusgadu nogāju šoju skolā kaut kad ļoti sen, bet tas tā. Pavasaris. Es kreklu vispār uzšuju, esmu savā dzīvē, un bikses iesāku, un tad aizgāju prom. Karoči tā, pavasaris randiņu tēma tā ir, protams, vai ne? Ne man, draudzene nesapratīs. Pavasaris randiņu tēma. Ko reperim nevajadzētu darīt pirmajā randiņā? Freestylot paļumu nevajadzētu. Vai demks rādīja, bet tas žoska būtu. Ko nevajadzētu darīt pirmajā randiņā? Nē, es nemāku tagad pateikt, es arī šautauts draudzenei manai. Bet ko nevajadzētu darīt? Ko nevajadzētu darīt? Vajag vienkārši sajust situāciju. Ja? Vajag sajust situāciju. Un, ja reāli tiešām ir labi demka, tā vajag parādīt. Vai nolasīt laukumu pareizi? Jā. Šitā pa tevi mazāk. Vienu un to pašu rāda visām randiņām. Es starp citu, viens čalis, viņš varbūt skatās, viņš zinās, kas viņš ir, bet es vārdā neteikšu, bet bija arī čalis vienkārši brauc Tinder randiņas zem markām, vada apkārt zem markām meču un freestylo viņai. Tas prikals. Un tad tālāk par randiņiem varbūt. Kura ir bijusi jūsu sliktākā randiņa ideja? Es apsolu šis pēdējais par randiņiem. Sliktākā ideja. Droši vien, ja mēs par pirmo randiņu runājam, ja? Vai vispār? Vispār, jebkurš randiņš. Kino droši vien tur nevar iepazīties, nevar parunāt. Jāskatās 2 stundas. Nezinu, laikam. Es par to arī domāju īstenībā. Tas tā ir, ka kino pirmajā randiņā
Nevajadzētu kaut kādu lielo pudeli uzreiz iet, tur lielo stikla desiņu uzreiz, tāpat tā azotītē. Uz laimētavu. Slikts pirmais iespējas. Jā, uz aparātiem nevajadzētu iet pirmajā randiņā, man liekas. Bet tā, turpinam. Es tagad vienkārši savā prātā pārtinu visas reizes, kuras pirmajā randiņā bija aparātos. Labi, tālāk ejam prom no randiņiem. Kontroli jautājums. Kad pēdējo reizi braucāt ar sabiedrisko? Kontroli jautājums, ja? Es Rīgā, man liekas, neesmu braucis ar sabiedrisko. Es kaut kādas, man liekas, 2-3 nedēļas apakaļ ielicis tramvajā. Pirmais tramvajs go, tad šaudauts arī 4. trolejbusam. Lidmašīna skaitās sabiedriskai? Tas ir labs jautājums, jā. Starptautiskais transports. Jā. Pagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā? Yes. Vai jūs iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem sakāt, ka esat reperi? Kuros gadījumos jā un kuros gadījumos nē? Es vispār neesmu cenšos cik maz to kādam pasniegt un pateikt un parādīt. Jo tāpatās, ja tu kaut kāds uzzina laiku. Tā kā es uz vienu un tā pašu kuģi strādāju 3 gadus, pēc mēneša gan arī visi kuģi zināja, ka es repoju. Tā kā, nezinu, laikam baigi interesantā tēma viņiem tā likās, ka mums ir reperis uz kuģi. Uz klāju. Uz klāju viens reperis ieradies. Nē, tu tikko to pateici, man vienkārši tāds, es domāju, kas vainas? Tu varētu padomāt, mums uz kuģi ir Geraņķiks vai tur, es nezinu, kaut kāds dīvainis ar, 3 pautiem. Es nezinu. Nē, es tā tikai aizdomājos, ka cilvēkiem tas liekas vispār tik... Es nesaku, es reperis, saku, es esmu mūziķis. Oho. Sports. Kas ir jūsu sporta veidi? Es kādreiz ar ekstrēmo sportu arī nodarbojos. Es skateparkā dzīvoju, es ar inlainiem braukāju. Jā, es vairākus gadus, es nezinu, kad 7 gadus nobraukāju. Tad es sačkarēju celu un es beidzu braukāt. Tas arī viss. Palika pa ekstrēmu. Pa ekstrēmu. Mans sporta veids ir volejbols noteikti 100%, jo es kaut kādas, nezinu, 10 gadus esmu spēlējis volejbolu, izcīnīt visādi, ir izcīnīts Latvijas kauss, ir izcīnīts Latvijas čempionāts, ir viss kaut kas izcīnīts saistībā ar volejbolu jaunās agrās sportistu dienās un gribēju arī kādreiz kļūt par volejbolistu, bet tad es sāku repot. Ja būtu viens ēdiens, kurš būtu jāēd katru dienu gadu no vietas, kas tas būtu? Burgers. Kaut kas ar makarona mērķis, kaut kas tāds. Man pasta būtu otrais variants, droši. Makarončiki, paflotski. Paflotska, krējumi. Tas labs. Bieži sanāk prokrastinēt? Man ne, vairs ne. Šad tad jau sanāk paprokrastinēt, bet, Grijāns man te ir tāda savējo kā saka, iedevs tā, lai es mazāk prokrastinēju. Stinga roka. Viņam visiem vajag ātri un tūlīt, tāpēc tas arī kaut kur manā dzīvē tad sāk atspēlēties. Es skatos, kurš palika. Kā izpaužās jūsu atpūta? Kas ir priekš jums atpūta? Es esmu sapratis to, ka man ritīgi patīk spāt, tur pirkt, baļā iet. Tā ritīgi relaksēties. To es toču saucu par atpūtu. Ka jūs esat daži cilvēki. Ka nav tur baigais bardaks, pirts tustiņš nereālais, bet tā, ka čist iet tur 2 pirtī. Un tā, atpūsties, pasēdēt un atpūsties. Pasēdēt, jā. Ziemas laikā tas arī ir pirts, bet vasaras laikā noteikti pludmalē, tur pasauļoties, tur aliņš 1, 2, tur kaut kas tāds. Tā ir mana vislielākā atpūta. Saulītē, kārtīgā saulītē iziet ārā kaut kur pie ūdens, tā ir mana atpūta. Jums nav atpūta, aktīva atpūta, jā? Teiksim, citi atpūšas aktīvi atpūta. Protams, var arī pastaigāties. Tur, ja tu esi citā valstī, tad, protams, kaut kādu pārgājienu kaut kur, tas arī ir ļoti fun un kaut ko tādu kalnos uzkāpt, un tas arī man patīk. Labi, nākamais jautājums arī tāds baigi ašais. Jums vairāk patīk būt siltumā vai vēsmā? Jūs esat ziemas vai vasaras cilvēki? Siltumā. Noteikti siltumā. 100% siltumā nevar ciest ziemu. Kontrasts, kā ar kontrastu, no karstuma augstumā patīk tāda lieta? No pirts sniegā vai augstā ūdenī? Jā, to var izbaudīt. Jā, tā ir normāla stēle, tam es varētu piekrist.
Nākamais, vai esat piedzīvojuši gopstopu? Zināt, kas ir gopstops? Jā, ka man gopstopo vai kad es... Nē, tu vari pastāstīt no abām pusēm, bet tas ir tad, kad kaut ko atņem uz ielas, pieņemsim. Ja? Bērnībā kam nav gadījies. Man tāds tiešais kontakts nav laikam sanācis. Bet man vienreiz ričuku nozaga, bet tas nebija klātesošs. Man paģītī stāvēja, vienreiz nepieslēdz un tā viņš arī aizbrauca. Bet tā, nē, no kabatām man nav laikam nekas izzakts. Man bija vienkārši visrandomākais lieta, kas ir nozagt. Es biju sporta stundā kaut kādā 2. klasē, un tur, protams, ģērbtuvs. Es aizēju apakaļ un skatos telefonu. Telefons ir viss kārtībā, what the fuck, rādās nav zona. Man kāds nopizdīja vienkārši simkarti. 2. klasē man nopizdīja simkarti. Es nesaprotu, kāpēc. Tas pēc tāda prank izklausās. Reāli, es nesaprotu, kurš man nozaga simkarti. Jā, bet man arī ritenis ir nozagts sētā stāvot, jā. Kaut kur viņi braukājās, tā ap 2. Viens ar jaunu numuru, ar jaunu riteni. Kāds pirms gadiem bija? Tas bija ļoti sen, tad jau agrāk jau vispār kredīts bija. Jā, man tur bija kaut kāda pāris santīmu paļabom iekšā. Man nekā daudz nebija. Uzpīksnāt tikai varēja. Jā, bet man bija kredīts kādreiz. Man tas numurs, es vēl joprojām šodien atceros to numuru. Tiešām tik labs numurs, bet kāpēc jāzog simtkarts jau? Tu mēģināji zvanīt pēc tam uz viņu? Jā, man liekas, bet nekad neatbildēju. Kāds vienkārši... Varbūt viņš nogaidīja ilgi, un tagad viņš lieto viņu. Doj uzvanam. Hujakš paceļ. Bet es neesmu uzzvanījis tiešām ilgi uz to numuru. Davai. Es to numuru atceros tā kā 100%. Let's go. Tūlīt kāda no mums sāk skanēt kabatā. Kā aizam telefons pīk. Šim numuram ir slēgta iespēja saņemt zvanus. This number cannot accept... Bloķēt. Joprojām nevelk ārā. Mašs vairs gada jāpamēģina. Labi, tējam tālāk. Kaut kas, ko esat darījuši, bet otro reizi to nedarītu. Atstāt riteni pie mājas, nepieslēgt. Bet bija pieslēgts pat reāli. Man nebija. Dēm, moš to zini, es domāju. Kaut kāda lieta, ko tu vienreiz darītu, otrreiz toči nedarītu. Es zinu, kas man nepatīk. Man nepatīk nirt. Zini, ķipā, skubā, jā. Skuba, jā, nevis ar akvalangu. Jā, tas same thing. Bet man nepatīk. Es tā nērti jūtos zem ūdens. Skuba, pagaid, tas ir, es domāju... Skuba dives, tā viņa arī angliski sauc. Ar šito te tas bija vai kā? Ar balonu. Ar balonu es sajaucu, man likās ar to trubiņu. Ar trubiņu, ne, ar to vēl var, bet... Jo tad tev, kad tu ej skubā, tev vēl kaut kāds svārs pieliek, tu grimst lejā, man tur ir tāds anxietīs ieslēdzies, arī nepatīk. To es negribētu vairāk. Es noteikti nebraucu nekad vairs ar mašīnu pa sporta stadionu otro reizi. Mums tur tāds stadions, skrundā pamest skolu, ja, tur vienkārši tā kā stadions, un parasti tur kaut kāda čoka, mauc tur driftot, un vienreiz iedeva kaut kādu mašīnu, saka, jā, davai, maucam, bet viņš saka, davai, ritīgi mauc gāzē, ok, es tur kaut ko, viss bija kārtībā, bet tad iedeva tam blakus čokam, un viņš jau iedeva tādā gāzē, kādā viņš gribēja iedot, un tad mēs reāli vienkārši aizbraucām taisni, tur, kur bija jābrauc līkumā. Bišķi stulbi sanāca, jā. Kā tur gāzē, kā māk? Jā. Tā labi. No kādiem dzīvniekiem jums ir bail un kurus dzīvniekus gribētu samīļot? Gribās samīļot. Man kādreiz bija bail no suņiem visu laiku. Un man nav bail, bet es neesmu baigais fans kaķiem, jo man liekas, ka viņi kaut ko neparedzam var izdarīt. Ploto. Jā, viņi kaut ko vajag tādu neparedzam. Un es redzēju tāds vidjaks, kur viņiem vispār aizkrīt, un viņi tev ķerās un lec virsū, tā kā man kaķi nevisai. Man arī ir bijusi trauma no suņiem, bet tagad jau kaut kā bišķiņ pārvarēt. Man vienreiz Rottweilers skrēja pakaļ. Es nesaprotu, kā es varēju no viņa aizskriet prom, bet mēs uz riņķi skrējām, un man Rottweilers skrien pakaļ, un es bļauju, līdz atnāca dārznieks un paņem iesit viņam ar grābekli, un viņš bišķi apdula aizskrēja projām. Bet tā, no tā brīža man bija reāli tiešām panisks bailes no suņiem. Bet tagad man vairs nav tik traki, bet suņi man patīk, suņi forši, un es negribētu šitos te aptaustīt tie, kur dzīvo tur ritīgi dziļi tajā jūrā, okeānā, tie radījumi, tos es negribētu glaudīt.
Viņi tur tādu nesmuku, tādu Korahāri? Es redzēju tādu lampu. Tā jau ir zivs, ne? Nu jā. Jā, alien. Es domāju, ka kaut kādu dzīvnieku, kas tur dzīvo jūrā. Izrādās, viņš pa zivīm runā. Zivs ir dzīvnieks, jā? Nu, ir taču. Jā. No Kaiser. Zīdītājs sanāk delfīns, ne? Vālis. Tie ir dzīvnieki. Zīdītājs ir zīdītājs. Bet kas tad ir dzīvnieks? Zoologi salasījušies jau, ka nē, zīdītājs ir zīdītājs. Viņi jau tā arī grupējās, tur rāpuls, zīdītājs un tā tālāk. Nu jā, bet kas tad ir dzīvnieki? Dzīvnieki ir visi kopā? Šitā nav mūsu tēma. Kas ir bebrs? Ir rāpuls vai kas? It kas te ir? Tā jau sanāk rāpuls. Labi, dosim tālāk. Tātad jums tagad ir divas iespējas. Izvēlēties vienu kombo. Un jums jāiet uz skatuves uzstāties, ir iedomājieties. Viens kombo brendu botas. Plus pārtikas veikala drēbes. Nu, kaut kādas tur, jā, tādas. Random, jā. Kaut kādas Lidl drēbes, jā. Vai arī brendu drēbes un pārtikas veikala botas. Jāizvēlas viens es otro variantu. Es arī laikam. Tāpēc, ka kurps vai kaut kāds trikolīgs tur var atrast. Tur droši vien kaut kāds zālīši. Var atrast. Kēdiņas var atrast, konversiņas kaut kādas feikos. Drēbes tur būtu sūdīgs. Jā, drēbes. Tas nebūtu labi. Lidl outfitā laikam es negribētu, jā. Mums tur kāds treniņtēps labs. Jā, varbūt var kaut ko zini. Es varētu abas variantus paprovēt īstenībā beigās. Varam aiziet pastīties, tepat tās blakus tieši ir, kur nevajadzētu iet pēc iedvesmas. Nātreiz. Nevajadzētu iet pēc iedvesmas. Nevajadzētu viņu meklēt pudelē. Čaustos buļģiņu pēc. No tā nav pudele, tā kā viss teip. Tā, pudelē nevajadzētu meklēt. Nē. Apreibinošās vielās. Es varētu piekrist, jā. Tur nav iedvesmas. Labāk var visu skaidrā izdarīt. Tas tā, es teicu no pieredzes tādas nelielas var pateikt, jā, ka tā ir. Labi, ejam tālāk. Sapņu auto. Mēs zinām, ka Silraks braukā ar jauno gada hits busiņu, bišķiņu jau pirms tam parunājām. Vai šis ir sapņu piepildījums, vai tas tomēr ir cits auto? Tā, zini, tas ir vēl viens auto, bet ļoti labs auto. Tā kā, pirmkārt, var sakāpt pilnīgi visiem būs vietas, tu var aizvest visu, ko tev vajag. Un, kad tu iedo pa pedāli, tad tu arī jūti īstenībā, ka ir manta. Tā kā īstenībā šis busiņš ir ļoti, ļoti labs. Sapņu? Bet vai tas ir mans sapņu auto? Diez vai. Tā reāli sapņu auto, protams, būtu kaut kāds sarkans Ferrari, bet diez vai es ar viņu pa Rīgu braukāt. Man tas pats bija pa Rīgu jābraukā, droši vien kaut kādu glaunu mersīti paņemt. Bet tā, sapņa, kāds Lambo arī būtu. Tas būs tāds praktisks vairāk. Jā. Pa šeptēm, visi šeptēties, ka vajag, tad ar būs labāk. Pa darbiem. Cik tur cilvēks saliem vispār? 7. Ok, mums paliek labi, maucam tālāk. Mums paliek 2 jautājumi. Viens tāds kontroli jautājums, ko es vienmēr te prasu visiem. Tas ir sliktākā darba pieredze. Kāda jums ir sliktākā darba pieredze? Man nav bijuši baigi daudz darbi, bet pirms sāku jūrā strādāt. Darbs nebija karočs grūts. Es strādāju Liepājas pludmales bārā, bufetē, redzam bufeti. Kruta vieta. Problēma bija tāda. Mēs tur ar čomiem visu laiku tusējam. Tā kā bija piekdienas, sestdienas nakts. Visi manējie čomi tusē, un es turēju kaut kāds galdiņas slauku, kaut kāds musaras maini. Viņam prasa, ko tu te? Es te strādāju, man musars jānovāc. Tas man nepatīk ritīgi. Darbs jau nebija grūts, es pat nebiju bārmenis, es biju bārmiņa palīgs. Tā kā jā, līdz bārmenim es netiku. Principā es bāru, tu nemaz nebija, tu tikai tur kaut ko citu darīji. Es te galdiņas tīrīju un musars mainīju un glāzītes vārds. Tas arī bija mans pienākums. Jā, nepatīkam.
Nu, man darba pieredzi, karoči, es visu kaut kur esmu strādājis. Visu kaut kur es esmu trimmerējis, zāli, medu vācis, tur, karoči, visu kaut ko, laukdarbus, tur govs, tur ganīs, līdz saplokus, karoči, visu kaut ko. Bet visnegatīvākā laikam pieredze ir zemeņu laukā strādājot tepat tās kaut kur netāli, ja, tur kaut kur, jā, neteikšu, nekālosim vārdos, jā. Bet tur nebija vispār laba pieredze, jo pirmkārt tur, jā, tas bija ļoti grūts darbs, jo visu laiku tu vienkārši rāpo uz ceļiem, un visu dienu tāds karstums, tāda saule, un tu visu laiku rāpo pa mazam, plus tev ir jānovāc. Jā, tu redz, jā, šitā ir laba zemeņa, šitā ies tajā kastītē, šitā ir tāda bišķi sapumu zemenī, šitā ies tajā kastītē. Un mums, protams, maksāja tikai pa labo kastīti, jā, nevis pa slikto kastīti. Un tad mūs vienu dienu iesūt vienkārši tā kā laukā, kur jau viss ir vienkārši izžūs, jo baigā saule tajā vasarā, un tur vienkārši nebija ogas, tur nebija ko salasīt. Un stila, davai lasam nost. Mums neviens nemaksāja par sliktajām kastītēm, un tur bija tā, ka mēs tikai sliktās kastītes reāli. Mēs vienkārši novācām reāli uz kaut kādām 3 sliktām kastītēm, varbūt viena labā kastīte ir. Tas bija tiešām šausmīgs darbs, tur maksāja ļoti maz, un tā kā vispār apstākļi nebija cilvēcīgi. Tur aiziet uz toaletu, tur nemaz nebija ūdens toaletē, tā kā tur bija pilnīgi saustā toaleta. Un pēc tam, tu izej no toaletes ārā, tev nav kur nomazgāt, un tad tu ej lasīt ķips zemenītes. Un tā kā labi apetīti visiem. Bet, jā, tas bija. Es 2 nedēļas tur izturēju. Beigās tur jau bija pa kaut kādiem 5 ibumetīniem dienā. Nevarēja vispār, vienkārši viss sāpēja un nafig vienkārši maucam prom. Un plus, ja tu aizmauc vēl ātrāk, nekā tur ir tajā līgumā rakstīts, tad tu pa to kastīti vēl cenas mazāk saņem. Tāpēc tur vispār vienkārši mīnus bija aizbraucot strādāt. Nafig. Ja jums kāds saka, kādreiz čoms braucam uz Amsterdamu vai kur tur lasīt zemes, būs baigi kruta. Bet tur varbūt ir kruta, es nezinu, bet te Latvijā kāda man bija pieredze lasīt zemes, tas bija šausmīgi. Varbūt tur kaut kāda krutāka sistēma, bišķi kaut kā humānāk tas viss izdomā. Varbūt tur arī pa tām otrām kastītēm maksā. Jā, varbūt, jā. Yeah, crazy. Ko, labi, pēdējais jautājums, es jums uzdošu, jums būs tur kombinācija jāsadomā. Ja jums uz mēnesi būtu jādzīvo sporta nometnē ar 5 latviešu reperiem vienā istabā, kurus ņemtu par saviem istabas biedriem? Es ņemtu Odu un Goču noteikti. Davai, Linlī, varbūt tev kaut kas nāk prātā. Es homies paņemt, tas Jamī paņemt, Leksiņu paņemt. Jā, Jām un Lekso paņemt, karoči, ideāli. Un ieskaitot man, mēs būtu 5 viss kārtībā. Nezinu, Zaņāri būtu rēcīgi, man liekas. Roļiku. Un Silrāk paņemt līdz arī. Oi, paldies. Tad skaidrs ar mani arī jums viss ir. Ko, draugi? Ir pienācis tas brīdis repošanai. Džeki, esat gatavi kaut ko tur? Aha. Tiekās. Yeah. Kaizera Beats! Kaizera Beats uz beata Linlī aiziet! Yeah. Kaizera Beats, beats un vārds Linlī, yeah. Tik domā cep, es plītī neļauj atzist. Spēlētāji klibo, bet es netaisos vēl pakrist. Neprātīgi rakstu vari sakārtot man tracklistu. Matric, gamoju jūs pretīgā par lakrits, jā. Es uz radaru neredz kustību bez mērķi. Rap kapteinis sliks, grindot tev uz sēkļi. 4 daļu zipā, puikas mētā klipā. Tad salēj tikai ūdeni un nosver paku litrā. Mēs streit fujak paķetočā pūderēs. Tad ejam pūdelēs, litri pudelēs. Nedēļas nogalēs, nedēļa nogulēs. Rietumnieki nonāk dzīves krustcelēs. Skrāpēdami bankas kartes, melns nakts šopingā. Līdz atapos, ka mana problēma ir dopingā. To saprat momentā, tad ielikt projektā. Tagad cita veida pulveri šaujies poketā. Ieliek darbu, un tad to izstādu. Nu jau būšu noskrējis stafeti, pirms vēl izšāvu. Bet tā jau likās, ir tāda tipāža, kas augli cenšas noplūkt. Pirms to iestādu, turi savus draugus
draugs tuvu, ienaidnieks tuvāk Alpačīno. Smags var jūs maigāk par kapučīno. Beidzot pierādi, cik ilgi gaidu piegādi. Rakst no kreisās uz labo, jūs visi vienādi. Es nedod visu, tik do pa faktam. Atveķaju vajag dziļāks kabats manam makam. Yeah, man vajag būt kreatīvam kā uz markām. Man vajag, lai vienmēr svara tam, ko rakstām. Fuck it, nenāku te rekords bīdīt, Tik rād, ka var bez rekordu bīdīt. Jo es nekad negribētu kļūt par dekoru spīdīgi. Kurš uz vārdu tev piekrīt un to nemāk cienīt. Lego, slišķi šito, kad redzi mani ar sliktu triko. Tev spiež ego, pa britonu vienu liek tripo. Jo kāpēc gan es esmu šeit, bet nevis tu. Akal negaidīti priekšā parādos kā deja vu. Neapturēs slipīgs grīds. Šito fujeku, kam rindas sanāk ķipīgi tīris. Varu atļauties, pieļau pāris kļūdas un tās nefiksēt. Tikai tāpēc, lai tev būtu iemesla man neticēt. Bra! Tas bija Linley uz Kaisera beata. Let's go! Kaisera beats, yeah! Kaisera beats uz beata. Silrak aiziet! Kurš šibemi teicis, ka es nevaru iet ciet, varu lamāt tevi, bet tie nebūs vārdi, baigi viedi, nekad nekurini naidu, vecīt pašam tā būs viegli, bīts un vārds un beidzot arī man ieelpas vietas. Silrak, athods man no vakardienas, nezinu, ko svin, nav jau tā, ka daru arī liels brīnumus, es pinu vārds savā telefonā, bīdu tīraņus un vienmēr Rīgas vietā izvēlētos lauku tīrumus. Lielpilsēta tārta naktī un ir brīdis, kurš kaut kas neliek mieru, tāpēc mani velk uz centra pus, kas pa drēb nemaz nezinu, jo es jau biekš centrifūgs arī lielam sunim, dažreiz traucē vien maz blus. Es nevaru atrast mieru, kā Diegi vērtiek šādats, tik nepacietīgs, vienmēr gatavs iemīt jaunas takas, nekad nepateicīgs, saku paldies visam savam baram, akrobātisks uz tā bīta, met kūleņus, taisa špagats, motherfuckers, esmu lauku zēns parasts. Ko jums vajag no mans? Nu pats rindiņas un uzsidīs bazar, būs Linley, pie bīta Kaisers, tas tik būs vakars, velc bling bling un izdar vecī to, kas tev jādara, velc riņķīt ap manu vārdu, es būšu tas pacens, mana dzīve dažreiz mīl un žē, bet nemīžu tāpatās, redzu, cik daudz nebīžību dara cilvēki man apkārt, bet tas īsti nekad neļaus man par sevi justies labāk, mums ir jāsaprot, uz citu neveiksmēm mēs nebūvēsim pili, pašiem jānopeln tie papīri, krāsaini, zaļi un zili, lēnām pildām kabatas, līdz arī tās paraus vīla ar pliku tīrs un daudz naudu, reper dzīvu, mums patīk izklaides ar šņābi pa virs, pūš dūms, cigaretes vietā man kanabis, un lūdz, ja tev nav ko teikt, tad hasta la vista, jo mums izaiebis, viss cool, tu tikai padomīt, mums patīk izklaides ar vīnu pa virs, pūš dūms, cigaretes vietā man ir amiķis, un lūdz, ja tev nav ko teikt, tad hasta la vista, jo mums izaiebis, līgs punkt, un arī tas būs viss. Yeah. Tas bija Silrak uz Kaisera beata. Yeah. Kaisera beats, yeah. Nu ko, Džeki, paldies, ka atnācāt. Paldies skatītājiem, kas noskatījās līdz pašam galam. Šī bija 5. Beats un vārds 5. sezonas 1. epizode. Tiekamies arī nākamajās epizodēs šajā sezonā, un paldies jums, saku vēl rekur, pagad neskrieniet prom, ja? Mums te no draugiem dāvanas, tāds maziņš prezentiņš tur, tā, kas te krīt ārā, jo viss kaut kas tur visādi, viss kaut kas, rekur, ja? Tā. Šis man, jā. Tas, laikam, tevis, nezinu, ja jums nepatīk, jūs varat samainīties. Vienā krāsā, otram otrā krāsā. Jā, paldies. Tāds mega rasklāts. Giga mega rasklāts. Galdi nonāca. Giga mega rasklāts vienam vakaram, tad būs. Būs norm. Tā kā, jā, varbūt jums vēl kaut kas sakāms ir skatītājiem. Pēdējie vārdi. Jā, Linley albums Zem spiediena, čeko jebkurā aplikācijā, jebkurā visās platformās Linley.
Jau. Karoči, paldies visiem, kas skatījāties. Jums kopā bija Silreka. Lūdzu, piesakojiet man Instagramā @dureika. Tur jūs redzēsiet visu jaunumu saistībā ar manu mūziku. Tā kā tiekamies kādu citreiz. Tiekamies! Čau! Yeah. Šis ir beats un vārds. Šis beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds.